Tā, labi, esmu jau tagad izgājis ārā, šitā ir ielidošanas zāle. Gribu iziet laukā no lidostas, saķert svaigu gaisu un bišķiņ tik skaidrībā, kur ir kas. Šobrīd īsti man nav skaidrība, bet pieļauju, ka reku tur, jā, tur varētu būt transports, tad tur arī varēšu iziet ārā. Te gan es nesaprotu, te ir vairākas lielas izejas, kāpēc viņiem uztais viņas tikai kā avārijas izejas. Ja? Bet, šeit vismaz nav tāds vājprāts, kā Charleroi lidost arī daudz glītāk. Viņa ir lielāka arī. Charleroi, viņi saucās gribam būt lieli, esam mazi, sadalām divos terminālos. Tas saucās pelēns grib būt pa zīloni. Nesanāk. Tā. Beidzot esmu ārā. Kaut kur būs jāiet piesaist un jāpapēt, kas ir kalni, uz kuriem man doties. Lieta ir tāda, ka man nekur nav jāsteidzās. Tas īstenībā ļoti pozitīvi. Tā te izejot ārā. Jā, te ir bišķiņ jau uzmanās. Te ir divi transporta veidi. Viens ir autobus, kas saucās Aero. Viņš ved diezgan ātri līdz centram, laikam. Tur jāmaksā 9 eiro. Es negribu maksāt 9 eiro par parastu autobusu. Bet te ir otrs variants, parastā pilsētas satiksme, stundas biļete, 2. Pilnīgi normāla cena, es uzskatu. Tā kā, jā. Tad aizbraukšu, kur man vajag līdz hostelim. Un pēc tam skatīsies, ko darīt. Katrā ziņā šodien laika ir daudz. Ok, tā, esmu ticis līdz savam hostelim šeit Tulūzā. Uzņem šeit ļoti jauki. Es esmu ieradies pārāk ātri, protams, nevar iečakoties, bet ļoti laipni ļauj atstāt bagāžu noslēdzamā telpā. Tas baigi forši. Bet tas interjers, tas vibes, man īstenībā ļoti patīk. Tas tiešām ir cool. Jā, tā kā es ceru, ka es šeit varēšu tiešām labi atpūsties, izgulēties. Un, jā, man galvenais, protams, ir Airbus rūpnīca parīt.